mēs iesim iekšā Senpamestā, alā. Tur dzīvo Sikspāri, atcerēsim, redzēsim. Nezinu, kāpēc tas tur ir domāts, bet tas ir pilsētas centrā un tur ir diezgan interesanti. Rādi, kur jāja. Ejam iekšā. Veči, jūs tikai man atražot gaismu, jā? Ejam. Veči, parādiet bišķiņ to gaiteni, cik viņš ir garš. Kaut kā Jāci paliek malā. Tad pastiet uz galu, uz šeien. Ok, apakaļ. Bļāviens! Es aizķeros, es soliņu. It's okay. Latīts, kam ir problēma. O, te pagrieziens, jā. Kurš man iedot vienu lukturīti? Es tavu. Kur Ainārs stāstīs kaut ko es. Ja man šeit ļoti vājš. Tā, uz spītiņu tur, o, super. Tur kāds dzīvo. Go. Jā. Ja paliek grūti, var arī apsēsties. Parāda otrā pusē te ir stūrīts, jā? Jā, tur ir, jā. Ventilācijas, jā. Mēs ejam vēl tālāk? Jā. Kurš Sikspāri neierodzīsim, te jau kaut kur jau jābūt. Kurš stropi ieslēdz? Diskutēt. Ja kaustins nelikāt? Iztās žukāt. Šeit kaut. Siltum trubajā. Tad nav izkurināts kaut? Vai tur bija? Un kā ir augsta ziemā večiem? Nu, pagaidi tagad. Spīdim man šitā te. Neko baigi neredz, mēs sudīs uturs. Man vajag bačus vienkārši jauni. Tur aiziet gaitenis tāls, jā. Te arī vēl gaitenīts. Tur ir istaba, tur nekā nav. Ā, tur istabiņi ir, jā. Man liekas, jāspasīt. Tur čilurums. Māza istaba. Nu jā, tur nekā nav. Te Jā. tikai butilka. Vietējais iedzīvotājs var pazudis. Butilka, jā. Skaisti. Ejam tālāk. Dai. Tāda bija šodienas ekskursijas pirmā punkta sastāvdaļa. Sastāvdaļa pirmais punkts. Mums arī ir ieguvums. Laiks. Tas apzīmē garas taistas līnijas tieši tādas pašas, kā ir šajā tunelī. Principā, tur ir daudz un dažādi pagriezieni, kopskaitā varētu teikt 10 ar līkumiem, gaiteņiem, tur galiņiem un aiziņām un caurumiņiem un aizmūrētām sienām. Kopskaitā varētu teikt, apmēram 150 metri garš gaitenis. Iesaku pamēģināt visiem, ja gribat šādu laidņa kauliņu. Kur mēs aptuveni atrodamies? Mēs atrodamies tepat Rīgas centrā pie Goldvila, Totāli Dobšas, nekas kuram tuvāk. Jā, tehla. Tā viņš ir. Tad tiekamies nākamajā punktā. Sveiki, tātad mūsu ekspedīcija turpinās. Esam nonākuši nākamajā apskates punktā, kas atrodas tieši pie Bābelīša ezera. Ļoti skaista vieta, kur iet ar bērniem atpūsties, uzcelt kādu gaļiņu, bet pavisam noteikti peldēties tur nevajadzētu. Es neieteiktu, es to neesmu darījis, bet neiesaku arī pārējām. Ziemā slidot, bet ne par šo ezeru ir stāsts.
mēs dosimies iekšā mežā un tur būs jauns, skaists pārsteigums. Jūs to nebūsiet gaidījuši. Nē, nu tagad principā varētu arī kaut ko visu laiku formulēt, bet tas jau kurā gadījumā nebūtu interesanti. Kā jau, varbūt ne katram ikdienas pilsētas piedzīvotājiem patiks brist pa šo bezceļu, bet mums patīk. Lūk, jā. Nu, ok, nav svarīgi, bet, nu, kad tiksim tuvāk, tad pastāstīsim tālāk. Nē, nopietni. Nu, pat esam ieradušies tajā vietā, par ko es runāju iepriekš. Situācija ir tāda, kādreiz šeit bija iespaidīgs masīvs dzelzbetona objekts, kuru nevarētu sagāzt pat ar 100 vīru spēku, ar 1000 vīru spēku ne tik. Tā, manuprāt, ir tāda elektrostacija, kas funkcionēja vēl kaut kad iepriekš. Nu, kad tas bija? Tā kā sauksim to par Padomju Savienības laiku. Savukārt, tā, kad Krievi vācās projām, tad tas viss tika iznīcināts, lai nepaliktu, nu, kā teikt, funkcionāli pārējiem noderīgs objekts. Tā kā viss, kas ir palicis pāri, tas ir šis milzīgais, tas pats vecā labā dzelzbetona brīnums. Jā. Kā redzat, te vīri to nav gāzuši. Tas ir darīts ar kārtīgām bumbu un, nu, tā kā eksplozīvu vielu palīdzību. Ļoti sarežģīti, vienmēr sakot. Nu, tad dodamies tālāk. Un mēs esam iekšā. Kā redzat, es pieķēries šai skaistai armatūras, nu, paraudzeņam un skatos ar šo smaidīgo seju. Jūs redzat, tas parāda mūsu patreizējās emocijas, kādas mums tagad ir radušās. Nedaudz ir uztraukums, sirsniņa strādā straujāk nekā parasti, apmēram 170 sitieniem minūtē. Lūk, priekšā mums būs garš un baiss tunelis. Tā kā var uzmest aci tā kā no kopējiem skatam šeit, kurš ir diezgan aizraujoši, manuprāt, ja to var vispār saskatīt mūsu profesionālajā ekipējumā uzņemtajai filmiņai. Lūk, es pat labi. Viss notiek? Lūk. Un nu jau mēs tuvojamies tuneli. Starp citu, vietas, kā mēs vispār atradām, ir jāsaka paldies tādai piedzīvojuma organizācijai Baltejskauns, kurš šeit mūs arī visus ieveda. Nu, un paldies viņiem. Dodamies. Kad devos iekšā pirmoreiz, ja godīgi, man bija diezgan baisi, jo tas ir tāds garš tunelis, kuram tu neredzi pat galu. Bet tas ir priekš īstiem vīriem un īstām sievām. Viennozīmīgi. Mēs jau aptuveni redzam. Nē, nu ir, bet es varu... Jā, var galvu redzēt. Ieslēgt. Un redzi, tur ir tā augšķi. Man tad vispār profesionālās aparāts. Ir jābūt uzmanīgiem. Jāskatās zem kājām, jo te var uzkāpt uz dažādiem antikvariāriem priekšmetiem. Sākāt par bombu. Jā, sāksim par bezpajumtīgiem. Vai mums ir izvēle doties pa labi, Iespīdinām gaitinīgi. vai arī doties pa kreisi? Kreisi? Nu, taisni, jā. Tāpēc es iesaku iet pa labi. Ok. Dodamies. Kā redzam, šī vieta visticamāk spētu izturēt arī kārtīgus kodolu ieroču triecienus. Tā kā, nu, ja gadās kādreiz problēmas, tad nākam uz šejieni. Ja sastrīdties ar kaimiņu valsti, vai kā? Patvērums pietiks visiem, nu varbūt ne visiem, bet tie, kas redzēs mūsu šo sēriju noteikti. Tik populāri mēs būsim. Slaveni. Un ja kādreiz liekas, ka jūsu balss ir neskatīga un klusa, tad šī ir tā vieta, kur jūs varat izpausties pilnā savā būtībā un, nu jā, Tas ir tad, ja jūs nepaņemat dziedošās ģimenēs. tieši tā, un katrs nevar. Ideāli vienkārši gaismu. Varētu uzmest. Tā. Kā redzams, mēs šeit iespējams neesam arī vienīgie iedzīvotāji. Tur ir tāda kaķīša māja, tur arī pārtika bija tālāk, bet... Godīgi sakot, jāsaka, ka no pagājušās reizes šeit ir uzlabojumi, jā? Te ir sildi elementi, jā? Nu
jaciņa skaisti, priekš mazākiem bērniem. Te ir safes. Pat mēs esam nonākuši sauksim to par amfiteātru. Vieta ar ļoti labu apkusti. Mēs neredzam ne galu, ne malus. Nepateikšu, kam tas ir domāts. Zin kā, veči, ir tā, ka te īsti nevar redzēt, jā. Bet jūs tā kā varbūt varat izstāstīt, cik te augsts ir. Redziet, tas, kur tiek tēmēts, tas ir aptuveni. Cik metrs 15 meši. Augstumā, grūti teikt, nezinu. Un kā īstās mēs šeit neesam bijuši pirmie. SC ir bijusi priekšā. Saskaņas centrs jau šeit ir ieradies. Nila, kur tu slēpies? Tā, varbūt mazais komentāriņš par apjomiem. Par apjomiem grūti teikt, bet jūs iedomājaties mazu tolatīti. Tad šeit salīstu tādi 500. Pat vairāk. Nu, te ir 20 metri augšā un diametrā šis te burvīgais brīnums ir, teiksim, 1,15 m. Varbūt varam sarunāt, ka tu noeji pa rādījus, pa diagonāli. Varbūt sātanistiem, jo te ir tādi gari veidi, kur pašā priekšplānā kādreiz gan bija skaisti tas soliņš, bet tagad viņš ir daudz tāds sadis un iznīcināts, bet, nu jā, te ir tādas dīvainas simbolikas, kas nozīmē nemazākās nozīmēs. Bet šo simbolu jau pārsvarā cilvēki redzējuši filmās. Sātani? Jā. Precīzi. Jā. Te ir tumšs kā betona. Kā mēs redzam, tur lejā ir Krievijas karogs. Kādā sakarā to gan mēs īsti nepateiksim. Bet nu, diezgan interesanti. Kārtējs dīvainais objekts ir ļoti mazāk. Labvakar. Mēs esam nonākuši tā saucamajā Brekša muižā pie papīra fabrikas. Man tā liekas. Adresīte Piķernieku iela 200. Vai mēs šeit varam atrasties, to gan es īsti nezinu, jo tur rakstīts pašvaldības īpašums. Bet pieņemsim, ka tā zīme ir novecojusi, sarūsējusi un tā kā tautā sakot out of date. Un man nav nemazākās jausmas, kas tur ir iekšā, tāpēc mēs to noteikti tūlīt pārbaudīsim un jūs to redzēsiet. Kā rādās, nonākuši. Atkal jau esam nonākuši, vajag atkārtoju savu valodā, bet tam jau nav nozīmes. Īstās pēc vietējā, tas ir, kas tā bija vieta? Brekša muiža. Īstās pēc vietējās Brekša muižas gatavi. Šeit ir tāds foršs zāģiem, ir galdiņš, kur pat var uztiķēt augšā. Lai īstās piedienīgāk, savādāk viņš tāds nekāds. Tā kā barikādēs izstās. Jā, nu te ir uzsit tādas īpatnējas sajūtas. Lūk, nu viņš ir gaisā. Mēs varētu ņemt un zāģēt, bet tā mēs nedarīsim. Fasāde izstās, kas 100 gadus nav taisīta. Kā jau vairumā šāda veida objekti. Boris. Jā, te ir Boris bijis. Tā kā mēs neesam pirmie, atkal jau lampas.
mēs varētu doties tālāk izpētīt, kas tev vēl tāds ir, jo mēs šeit pirmo reizi viesi to labi nezinām. Lūk, lejā ir to. Izsaka ar amerikāņiem. Bet vai lejā mēs esam, to mēs redzēsim. Tikai dodamies uz otro stāvu. Omulīgas kāpnes. Šķiet, ka nevajadzētu sabrukt, jo kādreiz, kad cilvēki būvēja mājas, viņi naudu netaupīja uz materiāliem. Teiksim, terasīti, vasarā omulīgi uzcept gaļiņu vēl joprojām. Nu, varbūt ne omulīgi, bet tomēr. Zaļuma augs. Jā, skaisti piegriezt. Salāti. Tā grīda liek tāda šaubīga, bet, nu, ja vēl neiekritām, tad viņu arī... Ozolkoka nav, jā. Nav ozolkokas, diemžēl nav. Jā, tur nevajag. Kas? Jā. Ko mēs redzam? Paņemam līdzi, tā ir suvenīriņa. Man pastāstīs sīkāk par šo atradumu, jā? Tie ir kaut kādi zvaigzninieki, lai ko tas arī nozīmētu, bet Varbūt oktobrēni kaut kādi. Ļoti iespējams. Tas ir pēc gādīgas mātes, kas ir ievīkstīta 5 zvaigžņu zvaigznē. Un disciplīna ir pats galvenais, kā te rakstīts, un, protams, arī tīrība. Oši pēc Padomju Savienības. Jā, diezgan interesanti. Šķiet, ka elektrības šeit arī nav. Tas izskrūvājās. Tieši tāda pat tukša tauta kā iepriekšējiem tīta. Pieliekamais skapītis. Es teiktu, ka elektrības skapis. Mēs saucam. Jā, Drošinātāji liekas visi izņemt, tāpēc elektrība nav. precīzi. Varbūt tomēr. Slēdžu aizkrāsot. Nē. Gaismas vēl projām mums nebūs. Nu. Ja godīgi izstāst pēc vietējās dzertuves. Faks. Un nekā ievērības cienīgi. Izstāst, ka siena drīzāk sabruks nekā tu ieslēgs to slēdzi. Atmetiņš to. Nu jā. Ja vēlaties ieraudzīt kaut ko kārtīgi padomju stilā, nāciet uz šejienes.